Man darba nedēļa iesākusies šitādā foršā vietiņā. Man ir sakrājis diezgan daudz materiāls pa iepriekšējiem objektiem. Un es jums tagad arī to visu šitai vlogu sērijā parādīšu. Kā vienmēr, un šitā saulīte, visi tieši tagad darbdiena. Bet man ir paveicies, es esmu starp 3 projektiem, no kuriem 2 jau ir pabeigti. Un tagad ir tikai 9:30 no rīta, tā kā esam mierīgi līdz pusdienlaikam pasēdēt atpūsties. Man tas viss ir apmaksāts un es varu izbaudīt kādu brīvu mirklīti. Šitā baigi bieži nav, tāpēc, ka tagad uz pavasaru visi aktivizējušies, visi mani vecie klienti apakaļ. Man tagad nav baigi daudz brīvais laiks, tāpēc, ka tagad visi grib saskrūvēt savus šķūnīšus, tur sačinīt žogus un tā tālāk. Tā kā mans laiks ir jāsadala starp darbu, ģimeni, YouTube kanālu un vēl visām mazām haltūriņām. Tā kā, jā, nav vienkārši, bet es atkal zinu, ka uz māju mums būs daudz brīvdienas, un tad mēs arī varēsim pabraukāt apkārt un paskatīties kalnos, kas notiek. Un tagad es jums parādīšu, ar ko es nodarbojos pāris pēdējos mēnešus. Man gan te uzaicināja tikai uz burtiski 2-3 dienām, bet kaut kā tas viss ievilcies diezgan ilgi. Es tikai liecinu, ka viņiem patīk mans darbs, un tāpēc viņi man noalgoja daudz ilgāk. Šitā būs galvenā ieeja, šitas viņiem būs tāds medijas stāvs. Jūs ik pa laikam dzirdēs mūziku aizmugurē fonā. Viņi izrādās visu naktī taisījuši mūziku un tagad gaida pēdējo satikšanos. Tātad viss tā ideja viņiem ir, ka šitai būs tā kā medijas stāvs, šitai viņas aicinās visādas vietējās slavenības un tam līdzīgi. Un tad viņi uztaisījuši tādu ķipā industriālu, tādu modernu dizainu, kas piesaista bišķiņu uzmanību, jo visu laiku tas aizmugurē fonā tāpat kaut kur būs. Tad viņi aicina visādas slavenības un tam līdzīgs cilvēks. Un, viņiem ir tāda ķipā modernāka vietas, kur satikties. Bet, kā jūs redzat pēc griestiem, tas viss vēl nav pabeigts. Man vēl te bišķi atlicis, ko padarīt. Tumšajā fonā, ko jūs tagad redzat, tā ir mūsējā virtuvīte. Es esmu visu uzstādījis, viņiem atliek burtiski tikai šitās te benkeplates, virsums pasūtīt no Steineriket. Viņiem būs tās mākslīgās akmens virsums. Un to, ko jūs redzat tagad, tas ir šefa kabinets. Un viņš aizraujas ar kolekcionēšanu. Ne tikai te, bet arī pilnu māju viņam ir. Šitas īsts Stormtroopers. Īsts bruņas, īstā izmērā. Viņš viņus pat var uzvilkt un staigāt apkārt. Un jā, baigi drosmīgās krāsas, bet īstenībā viņi vienkārši sačakarējās, bija paredzēta cita krāsa, bet krāsoties nepamanīja, ka tā nav īsta un nopūta visu šitādā toni, bet nekas viņam iepatikās. Te, protams, ir bišķiņ krutāk grīdi ielikt. Dievs, cik grūta gimbali filmēt, man iepiešaujies. Te, protams, ir drusciņi foršāk grīdi ielikt. Te ir daudz kas tāds sīkumiņi. Labāk nekā citur, tāpēc, ka tas ir šefa kabinets, vai ne? Un kāpēc mans ģimīts izskatās tik nedabisks? Tāpēc, ka viņiem visur te ir šitās LED gaismiņas salikts. Un te ir vienkārši uzlikts tāds dīvains tons. Un ko mēs uzreiz otrā pusē redzam? Otrā pusē mēs redzam nepabeigtu podcastu studiju. Šitas ir viņiem speciālais stikls, ķipā, kas skaņu nelaiž cauri. Un tur, kā jūs redzēt, tagad ir kāds taisījis fotosesiju, un visas tās sienas būs moss, jeb šito te sūnu izlikts. Izcelsies, viņiem tur būs firmas logo liels un zaļu sūnu apkārt. Un kā jūs redzēt, viņiem te ir tāda forša radošā telpa, kas ir brīvā stilā iekārtot. Šitai pusē viņu var sēdēt, uzspēlēt kaut ko. Te ir kādam darbvieta. Un šitai te viņiem ir piekdienas vakar tusiņu vieta. Te viņu dabūt kādu bonusiņu klāt, ja viņi ne. Bet man baigi patīk šitie radošie cilvēki, viņiem ir visādi šitādi te dīvaini, teiksim. Ne viss sapratīs, bet, man liekas rēcīgi. Te, protams, ir kaut kādas darba vietiņas. Un te es arī to armatūru pie griestiem es pieliku. Un viņiem liekas tas tā industriāli, ķipa tur sakrinās vairāk tos augus un būs tāda moderna darba vide. Šitie arī viņiem ir apspriežu stūrītis, kā var redzēt, stilīgs. Un šita te viņiem būs jau frizētava, manikīrs un tetovēšanas salons un tāda. Man jauna smuka kameriņa. Un jā, te viņiem pirms visā filmēšanā būs visādi, kā parasti smiņas saliek un tādas. Tie, kas skatās man TikTok, tie jau zina, kas tāds ir pa durtiņām. Tas stāsts ap durvīm interesants. Tas, tā kā šeit ir dekors un viņš izskatās labi, tāpēc, ka zelta melnu vienmēr iet forši kopā. Bet mums tas klients izbrāķēja durvis, tāpēc, ka tas, kas uzlīmē, tā ir tapete pa vidu. Klients izbrāķēja, viņam nepatīk, ka maliņas ir redzamas. Un mēs jau domājam, mēs jau labi ieberzušies, bet beigās mēs nopārdevu šitai vietā un
Izskatās ritīgi forši, un priekš office telpas viņi pietiekami kvalitatīvi, un visi apmierināti, vai ne? Mēs uztaisīja jaunas durvis un vēl pārdeva šitos. Un jā, viņi vēl te vācās iekšā, bet reku jau bija pirmais krēsls šurpu. Labi, ejam tālāk pie to, ko es īstenībā gribēju jums parādīt. Un šis ir tas, ko es taisīju viņiem pusotru nedēļu no vietas, un tas bija diezgan liels izaicinājums. Kā var redzēt, te jau ir priekšā tas, ka nevajag iet virsū, tāpēc, ka tas ir nokrāsots ar speciālu krāsu. Un tur stūrī satiekas 30 rādījus ar 60 rādījus. Atkal tie, kas skatās man TikTokā, tie jau zina, ka tur ir vismaz 5 kg špahteļu, jo nav tik viegli salaist kopā šitos brīnums. Bet tagad LED gaismo un izgaismos, tāpēc jūs redz ēns, bet tā kā piedarbina šitos lielos, tad ir ritīgi krūti, vispār nevar pamanīt. Jums ieliks kādu bildi, kā izskatās, ka viņš ir daudz maz pareizi izgaismots. Šis bija diezgan liels izaicinājums, neviens nezināja, kā to īsti darīt. Es arī neesmu vienkārši uz brīvu roku kaut ko improvizēju. Un tagad, ja jūs, protams, to visu redzat timelapsā, kā tas apmēram notika. Jā, man tas bija interesanti, kaut kas savādāk nekā kantainas mēbeles. Te gāja pirms tam siena, to visu mēs pārcēlu uz turieni. Un te īstenībā, kur tā glezna karājas, tur nekā nebija, tur bija vienkārši liela telpa. Tagad tur ir noliktavu fotoaparātiem un tādā garā. Kā jūs varat redzēt, visās malās vēl kaut kas bišķiņ trūkst, viņi nav visi pabeiguši līdz galam. Radīt ir tādu kreatīvu telpu, kur cilvēki var reāli izpausties un viņus neviens neierobežo. Viņiem ir daudz un dažādas mājaslapas, kuras viņi vada no šejienu un viņi tā kā digitāli izplešās vairāk. Tā kā tāda mazā tūrīte īstenībā es te atbraucu kaut ko pielabot un iedragā tagad uz nākamo objektu. Ar šito kameru jūs droši vien tik labi neredzēs, bet tā tur ir sala cietums, ko es jums rādīju Kriminālās Norvēģijas sērijā. Un no šejienes pat var vēl labāk redzēt, ka tas nav kaut kur tālu nost no visiem. Ja jūs paskatās, tā ir sala, otrā pusē tur mosu redzēt, tur tie kuģīši. Viss tas tā ir Horten. Neses tepat Asgārstrandā, tā kā īstenībā te normāls peldētājs mierīgi varētu tikt uz vai no. Un tur tāpat ikdienā iet prāmi. Un, lai šito vlogu sēriju bišķiņu atšķēdīt, lai nav tikai mans darbiņš, man bija tāda interesanta sadarbībā ar cilvēkiem, kas ir super aktīvi un enerģētiski, un viņi ir apvienojušies deju kolektīvā Ozoliņš, tepat Sandefjordā. Ja kas, kā vienmēr, visi deju kolektīvu viņi meklē vairāk dalībnieks, tā kā, ja jūs gribat, atrod viņus Facebookā un sazinās. Viņi vienkārši ar mani sazinājās un gribēja, lai es viņiem uztais tādu mazas reklāmas video, un to, protams, varēs atrast viņu Facebook lapā, bet paskatīsimies, kā mums gāja. Un šodien ir pavisam dīvains saturs, tāpēc, ka es parasti šitāds pasākums neapmeklēju. Un šobrīd mēs esam Oslo, un tagad viņiem te notiek mēģinājumi, kamēr viņiem vēl nav dejas, es varu bišķiņu pafilmēt, kas te apkārt notiek. Parasti es no šitādiem pasākumiem turos pa gabalu, jo man neinteresē dejas, bet šoreiz es esmu priecīgs, ka es piekrītu. Pirmkārt jau man ir lieliski iespēja patrenēties, filmēt kaut kādu jaunu dinamisku materiālu, un otrkārt es sen nebiju redzējis tik daudz enerģisks latviešus. Un tas pasākums, ko jūs šobrīd redzat, tas ir latviešu koris Laipa 20 gadu jubileja. Un tur bija sabraukuši vairāk kori no vairākām valstīm, sākot no Rēzeknes un beidzot ar Īrijas koriem. Un deju kolektīvām, kuram es sekoju, tur bija 2 dejas. Kopumā baigi superīgais pasākums, bet teikšu godīgi, tas bija daudz pa garu uztaisīts. Tur varētu mierīgi uz pusi īsāk, bet bija ļoti interesanti redzēt, kā viņi mēģinājumos tur izmēģina visas jaunās lietas, un pēc tam jau koncertā tas viss vienkārši notiek super zibenīgi un pārliecinoši. Ritīgi forša enerģija. Man personīgi bija super interesanti redzēt, kā tas viss aizkulisēs notiek, tāpēc, ka parasti tu aizēji uz koncertu, apsēdies un ar to arī viss beidzās. Bet šeit es redzēju visu to milzīgo darbu, kas ieguldīts tur, lai uzdabūtu skaņu, bildi un sakoordinētu visus tos cilvēkus.
Bet kopumā jā, bija ļoti dīvaini atrasties Norvēģijā un tik daudz latviešu vidū, kā pilnīgi visi tev saprot. Un ja kāds no laips man skatās, paldies jums par ieguldīto darbu un uzspied laiku un neaizmirst abonēt kanālu. Mans jaunais mīļums. Nu ko, tagad es jums vēl parādītu, kāpēc es nopirku šo jauno brīnumu. Atšķirība ir milzīga. Sevišķi, ka iet šitādā vidē. To, ko jūs redzat šitie pa labu, tas ir jaunais. To, ko jūs redzat pa kreisi, tas ir mans iepriekšējais. Kā es teicu, iepriekšējai kamerai nav nevainas, bet viņa morāli vienkārši novecojusi. Šitādos sarežģītos apstākļos viņai galīgi nav viegli. Pieņemsim, ka paskatās šitādā ainā. Un, protams, ka nav ideāli bilde arī uz to, kas ir jaunā kamera, bet tas ir katrā ziņā pārdesmit reižu labāk nekā tas, kas ir vecā. Tagad šitāds sarežģīta vietiņa, ja mēs paskatās, aizmuguri ir ļoti tumšs un ārā ir ļoti gaišs. Jaunais ar to tiek galā daudz labāk. Un tieši tāpēc es esmu nopircis jaunu kameru. Pareizāk sakot, sieva mani uzdāvinājusi jaunu kameru. Divas kā tā bilde izskatās atšķirība vienkārši pipēc. Labi, pietiek filmēt, es te tomēr noalgos, lai kaut ko izdarītu. Ko, pazīstam vietu, ne? Es jau apakaļ vecā workshopā, bet viņi vienkārši mani noalgojuši, tāpēc, ka jāliek akalī ozolu plāksnes uz sienu, un viņi aizņem savos darbiņos, un tad viņi vienkārši uz nedēļu paņēma mazais projektiņš, un šitā tas izskatās pirms. Šitie visi akal būs ar viņu mīļoto laire, jeb māla krāsa. Priekš office telpa ir forši tāds viss pelēks, bet dzīvoklim vajag baigi daudz akcentiņas, lai tas sāktu izskatīties patiešām labi. Paskaties, uzliks ozolu, izskaties forši moderni, bet to es gribēju parādīt. Mums bija jātāda šitāda lustri, un viņi pavisam nav vienkārši izjaukt, tāpēc mēs vienkārši viņu ieķibināja tagad tāda atombumba pa vidu. Un kā jūs redzat, viņi veiksmīgi atbraukus līdz galam, tā kā būs labi. Nu, lūk, tāda sanāca man sērija. Ir daudz kas noticies, ir gan daudz kas darbiņā padarīts, gan satikt jaunu enerģisku cilvēku, gan arī jaunu kameru dabūt. Un pavisam drīz es taisīšu bišķiņu atkal nestandarta formātiņu. Un kādu no tuvākajiem video man būs Q&A, jeb questions and answers, jeb arī latviski būtu jautājumi un atbildes. Tā kā jūs droši komentāros saraksts jautājumus, un es mēģināšu uz tiem visiem atbildēt. Redzēs, varbūt es to pat uztaisīšu kā live stream. To jau skatās komunas paziņojumos. Nu ko, tā jau tiekamies nākamos piedzīvojumos.